Jā, kā iet ar dziesmām vispār? Jo pieņemsim, manā pasaulē es parasti esmu tiešā kontaktā ar skatītāju, ja, un tad es zinu, kā man iet konkrētajā brīdī. Kā tev iet ar dziesmu? Tu uzraksti dziesmu, tu viņu kādam iedod un kaut kur klausās. Tu ej pa kafejnīcām, kur atskaņo to radio un slapsties un skaties. Pātīk! Vai kā tu uzzini? Jums ir kaut kāda atskaite? Kā jūs ir kaut kāds portāls, kur paziņo? Tavai dziesmai iet labi! Kaut kā man tas nesatrauc vai dziesmu. Nu, ko nozīmē labi iet? Es rakstu muziku pats sev un dziesmas rakstu tā, lai man pašam ir prieks dziedāt un katrā dziesmā ir savs tāds personīgs stāsts. Un tas arī paliek tā kā pie manis. Un klausītāji klausās, viņi saslēdz to dziesmu paši ar savu stāstu. Tur nav tā. Viņi zina kaut ko es nezinu. Viņi kaut ko izdomā savu. Tas, tāds nopietnas darbs iet uz koncertu. Man ir jānāk ar saviem stāstiem. Tu jau esi sagatavojies. Tāpēc viņas laiž jau iepriekš par radio, lai mēs zinām jau. Lai katram ir savs stāsts. Jā. Labi. Bet tepat. Jā. Esot, es tepat arī pajautāšu par tepat un rakstīšanu. Kā iet ar... Šausmīgi spēcīgi gaisma, man visu laiku būs sarauts ģīms. Dusmīgs iztušies. Varētu maigāk. Tā kā, man tas ir jāsaka, tā kā tāds susariņš. Ar spārniem, ne? Jā, vispār kā iet ar dziesmu tekstiem? Kādreiz tu vispār nerakstīji, tad sāki rakstīt, un kā tagad? Gan? Dziesmu teksti rakstās pašam? Jā, gan. Rakstās pašam, pierakst kāds cits, tepat autors ir? Esmu es pats. Tu pats tepat uzrakstīji dziesmu? Tepat esmu es pats, un tepat uzrakstīju, jā. Nē, vienkārši, kāpēc es jautāju? Tāpēc, bet turpina sadarbība ar Ingu Bērziņu būs dziesma albumā, un tagad būs... Citur? Nē, savādāk saucās gabals, un ir kopdarbs ar Renāru Kalperu, un muzikāli kopdarbs ir ar Aleksu Lūriņu no grupas Karneval Youth. Tas būs diezgan interesanti. Vairāk kopdarbi. Jā. Bet par konkrēti par tekstiem runājot, es vienkārši arī dziesmu Pastnieks nav ļoti sen. Jā, Pastnieks iznāca maijā. Tas nav baigi sen. Februāris ir daudz tālākā maijs. Iepriekšējais. Un, ja es pareizi saprotu, tad tas bija tieši Pastnieka sakarā, ka Reiniks, viens no lielākajiem arī dziesmu autoriem Latvijā, Lauris bija ierakstījis savā Twitter kontā. Mēs varam dabūt to tvītu? Jā, lūk, apsveicu Donu ar jauno dziesmu, kad satiksimies izskaidros dziesmas tekstu. Mēs vēl neesam satikušies. Jā, viņš vēl joprojām sēž. Neiebraucu ne mākslīgajā mušā, nekur Pastnieks radās. Viņš nav mākslīgo mušu lietojis tādā gadījumā. Viņš nav mākslīgo mušu lietojis? Viņš ir viens no diviem. Viņš tad ir viens no diviem, jo es arī neesmu. Kas ir mākslīgā muša? Es ākstos, tas tāds joks ir. Es mēģināju pajokot, un man nesanāk, viņam parasti sanāk labāk. Pagaidām tā. Pagaidām tā. Ja, un zini, kas ir? Kas man liekas interesanti? Viens dziedātājs uzraksta kaut kādu tvītu, kur viņš kaut ko nesaprot, ieliek beigās briļļaini ķēmu ar milzīgiem zobiem, lai viņi nesaprot, kas tvītā ir domāts. Tātad viņš uzrakstīja, domāja, pa skarbu sanāca ielikšu briļļaini ķēmu. Un uzreiz aiziet raksts, pēc jau TV netā, ja nemaldos, raksts, jā, lūk, Reiniks tev priekšā izlīdis, pilnībā neizpratnē, nesaprot jēgu, risina. Tu esi viena no lielākajām Reinika tādām lietām dzīvē. Es domāju, ka tas tur vairāk pārspīlēts ir. Bet, ok. Kā to izskaidrot? Mēs arī te nedaudz apspriedāmies, man ir muziķu brigāde, runājot par dziesmu tekstiem un par viņu rakstīšanu, nerakstīšanu, cik sarežģīti tas ir, un viņi izdomāja vienu, man liekas, diezgan labu variantu, kā var rakstīt dziesmu tekstus. Viņi uzrakstīja dziesmu, kas saucās Blakus parādības, tāda dziesma par mīlestību. Un kā viņi viņu uzrakstīja, kā viņi nonāca līdz idejai, mēs paprasīsim viņiem pēc dziesmas. Noklausamies.
Bezmiegs, nemiegs, paaugstināts libido. Burgi, bailes, slikta duša reiboņi. Sausuma sajūta mutē, uzbudināmība. Uzbudināmība. Beņšana caurē sāpes vēdara domumā. Samazināts libido. Beņšana caurē sāpes vēdara domumā. Samazināts libido. Kā mēs tiekam pie šīs dziesmas, mums izstāstīs Nauris. Sanaks, tabletes, nervu nomierināšanas, smagie tranquilizatori. Vieglās. Vieglāk. Nervu nomierināšanās smagās. Jā. Un mēs vienkārši sākām lasīt recepti, blakus parādības. Un mēs vienkārši izvēlējāmies vārdus no receptes un lūk ir dziesma.